Nu, un tad nedaudz par mūsu slaveno 1-3-1 sistēmu, ko arī turpināsim droši vien spēlēt šitajā sezonā. Pamēģināsim vēl standarta 1-2-2, bet 1-3-1 ir diezgan safe variants. Un ja mēs labi nospēlējam, mēs tiešām uzspiežam savu spēli, dabujam ripiņu atpakaļ un ejam uzbrukumā. Tātad kā tas izstās, protams, ja visi saprot 1-3-1, tātad uzbrucējs, aizsargs, uzbrucējs. Kaut kā īsti neraksta. Pamēģināsim širo. Opā. Tā. Jā, tā tad spēlējam, pamēģinam tā. Viens uzbrucējs, aizsargs, uzbrucējs, aizsargs. Tas, kas ir vidū, secība varbūt arī, kad šeit ir aizsargs un šeit ir uzbrucējs. Bet, ko mēs gribam spēlēt, ir 1-3-1. Kā tas izskatās? Pirmais vienmēr iet presingā. It īpaši, ja tu redzi, ka pretiniekam ripiņa lēkā aizsargam, močī virsū, uzreiz močī virsū, vai nu uz vienu pusi, vai uz otru pusi, kur tā ripa ir, močī virsū. Uzreiz nākamie 3 jau ir šeit, starp zilo un sarkano, un šitas aizsarga pakāps nedaudz uz sarkano. Jo viņam būs stress, viņš metīs to ripu kaut kur, uzreiz mūsējais būs klāt, aizsargs būs šeit. Viņi nekur neizies. Ja? Uzreiz presingojam virsū. Ja jūtam, kad nevaram presingot, nav mums, tur viņi ir nostājušies, viņiem ir full control, tad nekas, atkāpjamies, bet tāpatās paliekam 1-3-1 pozīcijā, jo viņi slidos, viņiem nav īsti varianti, viņi slidos, tu būsi spēlētājs, būs nosakts šeit, šitā mala būs nosakta, šitā mala būs nosakta, vidus būs nosakts un aizsargs mums ir. Viņam viss, kas atliks, ir tikt līdz labākajā gadījumā, tikt līdz sarkanai, iemest ripiņu zonā, un pēc tam jau mūsu aizsargs nākt savāks, sākās izeja no zonas mūsu pusē. Viss ripiņi ir mūsējā. Esam pie kontrolas. Tā kā, jebkurā situācijā mums ir beigās jānonāk ripa mūsu kontrolē, pat neuzmetot pa vārtiem. Ja mēs labi nostādājamies 1-3-1, viņi netiks līdz metienam. Kaut vai mēs atkāpjamies visi zemāk pat, ja, 1-3-1, tāpatās mēs esam noturējuši mūsu zilo līniju, viņiem atkal tik atliks iemest iekšā. Protams, nestāvam varbūt šeit tik tuvu viens otram, atkal skatāmies, kā lasam spēli, kur ir pretinieki, varbūt sanāks nedaudz platāk pa visu laukumu, bet katrā ziņā paliekam pie saviem spēlētājiem. Un ja kaut vai tu uzēji virsū, tevi apslido, mums vēl ir aizsargs. Ja? Tas pats arī šitai malā. Ja tu esi šeit, tevi apslido, ir vēl viens slānis mums. Tā kā ir vēl, nav tik sūdīgi jāapslido vienu. Ja? Ir vēl vairāk slāņa aizsardzības, kur viņiem atdurties. Tā kā tas ir 1-3-1. Mēģinām tā spēlēt. Mēģinām uzticēties viens otram, runājam, kurš iet, kurš ir tas izejošais. Tam pirmajam nav jābūt centram, nav jābūt malējam. Kurš ir pirmais, tas iet dušī viņu. Un tad jau pārējie 3, ja, nolasa vienkārši spēle un spēlējam. Uzejam virsū, noturam viņu zilo un paliekam uzbrukuma zonā, iemetam goliņu. Bet tas, kas ir pēdējais aizsargs, tas gan uzmanīgi. Ja, viņš baigi nekur nelec, tālāk pa zilo, pa vidējo sarkano baigi neejam. Ja ripiņi esam dabūjuši atpakaļ, protams, tad tu ej iekšā uzbrukuma zonā. Bet tu esi kā pēdējais safety mums, ja, pirms Voročika. Tā kā pēdējais aizsargs, kas ir tas, paliek uzmanīgs. Bet tu arī, ja, sarunāt spēles situācijā, kurš redz, ja aizsargs, ja, teiksim, mums uziet centrs, kā izejošais mala ir šeit, otra mala paliek savā malā, nu tad šitas aizsargs ienāk iekšā, šitas aizsargs atnāk vidiņā. Vai ja aiziet mala,
teiksim, kā izējošais centrs paliek kā šeit, tad šitas aizsargs uznāk augšā, šitas aizsargs nobīdās šeit. Atkal paliek tas pats 1, 3, 1. Tā kā tas nedaudz par mūsu slaveno 1, 3, 1. Mēģinam tā spēlēt. Tad ir, protams, ko es jau minēju, arī uzbrukuma zonā 1, 2, 2. Ja mēs zaudējam iemetienu uzbrukuma zonā, tad mēs paliekam 1, 2, 2. Tas tāds vairāk safe variants. Baigi šeit nelidojam uz priekšu, vienkārši atkāpjamies nedaudz un mēģinam noturēt atkal šito te viduszonu, lai viņi met ripiņu iekšā un mēs aizejam, savācam atkal ripu, uztaisam breakoutu un ejam uzbrukumā. Bet primāri spēlējam ar 1, 3, 1. Skatīsimies pēc situācijas, teiksim, varbūt būsim vadībā, pārslēgsimies uz 1, 2, 2. Ja neies spēle, pārslēgsimies uz 1, 2, 2 vai kaut ko citu, bet to jau es komunicēšu tad spēles laikā. Primāri sāksim vienmēr ar 1, 3, 1, līdz mūs arī pretinieki varbūt atkodīs, tad jau pāriesim uz kaut ko citu. Ja? Bet 1, 3, 1 vajadzētu pavisam noteikti strādāt. Ja visi viens otram uzticās, ko dara, uziet virsū, viņi vienkārši apstulps, viņiem būs pressures. Viņam būs jāmet tā ripa kaut kur prom, visu laiku būs jāatmetās, viņam būs jau zaibaltā hokeja spēlēt. Un tad jau aizies viss viņam bruks kopā, un tad aiziet mēs turpinām savu spēli, metam 1, 2, 3 golu. Tā kā kaut kā tā par mūsu 1, 3, 1 sistēmu. Tad jau nākamais būs kaut ko treniņā parunāsim, kaut ko, un tad jau pēc spēlēm, pēc situācijām ejam uz priekšu. Dāja turās.